Baltimoras katehisms, 13. stunda par iestiprināšanas sakramentu. Kas ir iestiprināšana? Iestiprināšana ir sakraments, caur kuru mēs saņemam Svēto garu, lai darītu mūs par stipriem un pilnīgiem kristiešiem un Jēzus Kristus karavīriem. Kas piešķir iestiprināšanu? Bīskaps ir parastais iestiprināšanas sakramenta kalpotājs. Kā bīskaps piešķir iestiprināšanu? Bīskaps izpleš savas rokas pār tiem, kuri tiks iestiprināti, lūdz, lai viņi saņemtu Svēto garu un svaida katra pieri ar svēto hrizmu, uzvalkot krusta zīmi. Ko bīskaps saka, svaidot cilvēku, kuru viņš iestiprina? Svaidot cilvēku, kuru viņš iestiprina, bīskaps saka: es tevi apzīmēju ar krusta zīmi un iestiprinu tevi ar pestīšanas hrizmu, Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Vai, lai cienīgi saņemtu iestiprināšanu, ir nepieciešams atrasties žēlastības stāvoklī? Lai cienīgi saņemtu iestiprināšanu, ir nepieciešams atrasties žēlastības stāvoklī. Kas ir žēlastības stāvoklis? Žēlastības stāvoklis ir brīvība no nāvīga grēka. Vai ir grēks atstāt novārtā iestiprināšanu? Ir grēks atstāt novārtā iestiprināšanu, īpaši šajās ļaunajās dienās, kad ticība un likumība ir pakļauti tik daudziem un tik spēcīgiem kārdinājumiem.